Esiet sveicināti! Ir klāt kārtējā saruna ar Aināru Šlesaru par to, kas aktuāls Latvijā un arī ārpus Latvijas. Bet vispirms sāksim ar to, kas uztrauc tevi vai katru energoresursu patērētāju, kāda esam mēs patiesībā visi, kādas cenas būs nākotnē energoresursiem. Un, kā redzat, šodien valdība aiz slēgtām durvīm, slēgtajā valdības sēdes daļā tieši spriež par krīzes menedžēšanu saistībā ar energoresursu cenu kāpumu. Ainār, kā tu domā, kā būtu pareizāk, un ja tu būtu valdībā, vai tu šādā veidā aiz slēgtām durvīm lemtu šādā situācijā, kad īstenībā lielākā sabiedrības daļa tomēr ir ļoti satraukta par nākotni? Sveiki, Līga, sveiki visi, kas mūs skatās šodien. Sākšu ar sekojošo. Pārtikas preces kļūst aizvien dārgākas. Degvielas cenas ir kļuvušas ļoti dārgas. Maksa par komunālajiem maksājumiem, par apkuri, par gāzi ir vairāk nekā augstas. Es šo uzskaiti varētu turpināt vēl un vēl un vēl. Cilvēki nevar samaksāt šos rēķinus. Dzīve kļūst neciešami dārga. Turpretī mūsu valdība nedara neko, lai cilvēkus nomierinātu un paskaidrotu, kas cilvēkus sagaida pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc pusgada, pēc gada. Šīs stratēģijas nav. Tas, ko tu teici, ka šodien notiek kārtējā valdības sēde, kurai slēgtām durvīm tiks izskatīti šie jautājumi un tiks pieņemti kaut kādi lēmumi, man atgādina to laiku, kad notika lēmumu pieņemšana Covid laikā par visiem jautājumiem, kas bija saistīti ar šo Covid apkarošanas stratēģiju. Tad it kā viņi izklausījās ļoti gudri, mēs te lemjam, mēs ar ekspertiem konsultējamies un beigās, ko mēs esam redzējuši. Tad, kad bija jānopērk vakcīnas pašā sākumā, viņas netika iepirktas, viss tika nomuļāts, rezultātā daudz kas notika nepareizi. Pēc tam sapirka tik lielu daudzumu ar šīm vakcīnām, kad beigās liela daļa no šīm vakcīnām bija kādam vai nu jāuzdāvina, vai jāizmet miskastē tikai tāpēc, ka derīguma termiņš ir beidzies. Patreiz šī situācija ar augstiem apkuras tarifiem, ar augstām gāzes cenām, augstām degvielas cenām, par to būtu jārunā premjeram katru dienu. Katru dienu būtu jāskaidro, kas notiek valstī, ko lemj valdība, kādi būs nākamie soļi. Patreiz izskatās, ka valdība aiz slēgtām durvīm grib pieņemt lēmumus tikai tāpēc, ka viņiem īsti nav ko pateikt sabiedrībai. Viņiem nav plāna, viņiem nav labās ziņas, ko viņi cilvēkiem var pateikt, un tāpēc viņiem vajag visu noslepenot un teikt tā, ka mēs te lemjam, bet mēs jums patiesībā nevaram izskaidrot visu, jo tas ir valsts noslēpums. Pagaidiet, kāds valsts noslēpums, ja cilvēks katru mēnesi saņem apkurs rēķinu, tas nav valsts noslēpums. Viņš redz, ka gāze, elektrība, viss kļūst dārgāks. Ja kāds te valsts noslēpums, kāpēc tas viss ir jālem aiz slēgtām durvīm, slēptajās kaut kādās telpās? Izskaidrojums ir viens. Valdība ir apjukusi, viņi nezin, ko darīt, un viņi mēģina tagad līdz vēlēšanām to procesu kaut kādā veidā atlikt un atlikt cerībā, tūlīt vasara nāks. Varbūt varēsim atslēgt pilnībā apkuri, samazināsies varbūt maksa par elektroenerģiju kopumā, tikai tāpēc, ka viņa tiks mazāk patērēta. Tas ir, principā, valdības vienīgais plāns ir sagaidīt vasaru, lai iestājās vasara, lai ir siltāks, un cerībā, ka cilvēki vienkārši sasildīsies pludmalē, aizbrauks uz Jūrmalu vai uz Vidzemes Jūrmalu vai Liepājas, Ventspils Jūrmalu vai kaut kur mazdārziņā ies un sauļosies, ka tas ir valdības plāns sagaidīt vasaru. Kas attiecās par, ja mēs skatāmies nopietni, es domāju, ka ne Kariņam, ne Levitam plāna nav. Viņa uzdevums ir maksimāli visu novilkt līdz vēlēšanām
Un tad cilvēki tikai uzzinās īsto situāciju rudenī. Kāpēc? Tāpēc, ka rudenī būs oktobrs, un oktobrī kļūs vēsāks. Līdz ar to cilvēki atkal būs spiesti maksāt šos augstos rēķinus par augstajiem gāzes un apkuras tarifiem, par augsto elektroenerģijas cenu. Es domāju, ka valdība, diemžēl, aiz slēgtām durvīm nespēs pieņemt lēmumu un atcelt rudeni un ziemu, tad, kad būs vēss. Līdz ar to es aicinātu Kariņu Levitu nākt un atklāti pateikt, kāda ir situācija valstī. Nevajag slēpties no tautas. Tauta grib zināt patiesību, kāds ir valdības plāns. Un ja šī plāna nav, tad arī pasakiet, ka jums plāna nav, lai cilvēki zina, ka no šīs valdības vairs nekas nav jāgaida. Labi, pāriesim pie tēmas, tas nav labi, bet tāda ir situācija. Gaidīsim vēlēšanas. Pie tēmas, kura, protams, mūsu dzīvēs ir ienākusi un nekur nav aizgājusi, tas ir karš Ukrainā. Karš turpinās un skaidrs, ka tik ātri tas beigties nevar. Tas ietekmē mūs tīri psiholoģiski, bet arī, kā jau mēs te tagad minējām, arī saistībā ar enerģētiku. Saki, lūdzu, kā tu vispār šobrīd redzi Ukrainas situācijas attīstību un cik lielā mērā arī mums ir jārēķinās ar sekām? Situācija Ukrainā ir ļoti sarežģīta. Pirms 2 mēnešiem, 24. februārī, sākās karš. Krievija iebruka Ukrainā. Sākumā daudz ārvalsts prognozēja, ka Ukraina noturēsies 3 dienas. Pēc tam deva nedēļu, pēc tam 2, pēc tam mēnesi. Bet jau ir pagājuši šie 2 mēneši. Un skaidrs, ka tās sarunas, kas notika starp Krieviju un Ukrainu pašā sākumā, daudz uz tām lika cerību, ka varbūt karš apstāsies. Šodien mēs redzam, ka ir 2 pilnīgi diametrāli pretējas pozīcijas. Ko grib Krievija? Krievija grib, patreiz izskatās, ka Krievija ir atteikusies no iespējas iekarot visu Ukrainu, jo tas vienkārši viņiem šodien nav izdevies. Līdz ar to viņi koncentrē kara darbību uz Ukrainas dienvidiem. Un viņi mēģina iekarot šīs Ukrainas dienvidu teritorijas. Tur arī nav viss tik vienkārši. Jā, ir iznīcināta Mariupola, ir notikusi Odesas apšaude, bet izskatās, ka Ukraina ir gatava cīnīties un nepiekāpties Krievijai. Tātad Krievija gribētu, ko viņi ir skaidri teikuši, lai Ukraina atzītu Krimu kā Krievijas neatņemumu sastāvdaļu, lai atzīst Doņetsku, Lugansku kā autonomas republikas, un plus droši vien vēl nāktu kaut kādas teritorijas, ko viņi ir iecerējuši. Ukrainas pozīcija šodien ir ļoti skaidra, ka Krievijai ir jāizved karaspēks ārā no Ukrainas, ir jāatbrīvo visas teritorijas. Un, principā, Ukrainas teritorija ir jābūt tādai, kāda ir bijusi līdz 24. februārim, kas skaidrs, ka Krievija nav pieņemama. Un izskatās aizvien vairāk, ka tiešām šis karš turpināsies vēl ilgi. Jā, viņš patreiz ir lokāls, viņš notiek tieši Ukrainas dienvidos, bet es neredzu ātras beigas šim karam. Un tas, ka daudzas ārvalstis, tā skaitā Amerikas Savienotās valsts, ir atkal atvērušas savas vēstniecības Kijevā, tā ir laba ziņa, ka izskatās, ka Kijeva netiks ieņemta no Krievijas puses, bet šis lokālais karš dienvidos, tas prasīs vēl ilgu laiku. Un kā runā ārvalstu eksperti, ka tas varētu vilkties līdz 23. gada beigām. Tas nozīmē, ka šis karš Ukrainā ietekmēs ne tikai Ukrainu, bet ietekmēs arī Latviju, ietekmēs visu Austrumu Eiropu, principā arī visu pasauli. Un mums ir jāsaprot, ka mums jābūt spējīgiem sadzīvot ar šo situāciju Ukrainā, kura var noturēties vēl pietiekoši ilgi. Līdz ar to valdībai, kura patreiz cenšas izmantot šo Ukrainas karogu, vicināt Ukrainas karogu un teikt, redzi, cik mēs esam lieli Ukraiņu draugi, ir jāsāk godīgi runāt ar sabiedrību, kā attīstīsies Latvijas ekonomika. Šodien, braucot automašīnā no rīta, bija ziņas 9:00 Latvijas radio, un tur izskanēja
informāciju par to, ka, diemžēl, pēdējo gadu laikā Rīga ir sākusi atpalikt aizvien vairāk un vairāk, kā tāda lielpilsēta salīdzinājumā ar Tallinu un Viļņu. Tātad, ja sākumā tā kā Tallina bija mūs apsteigusi, tad tagad Viļņa ir apsteigusi Rīgu. Un kāpēc situācija tāda? Tāpēc, ka nav ekonomiska attīstības plāna. Mēs dzīvojam uz parāda. Valdība turpina aizņemties milzīgas naudas summas. Ārējais parāds šogad jau pārsniegs 18 miljardus. Pēdējos 2 gadus Kariņš ar Levitu aizņēmās naudu, lai iegādātos vakcīnas, kuras pēc tam izrādās, ka nemaz nebija vajadzīgas tādā apmērā. Un visi šie tēriņi, visa šī haotiskā darbošanās ir izmaksājusi Latvijai miljardus. Tagad, pateicoties, es gribu pasvītrot, Ukrainas karam, esošā vara atkal ir priecīga, jo viņi atkal var aizņemties naudu, pasakot, redziet, situācija tāda, jo Ukrainā ir karš. Bet patiesībā, kāpēc lietuvieši un Igauni attīsta savas ekonomikas daudz veiksmīgāk nekā to dara Kariņa un Levita režīms? Tikai tāpēc, ka tur ir cilvēki, kas domā, kā attīstīt savu ekonomiku. Diemžēl esošai varai nav izpratnes, un te ir jācitē Andris Bitte, jaunievēlētais darba devēju konfederācijas vadītājs, nesen bija viņa intervija Dienas biznesā, kurā viņš teica, ka šodien krīzes apstākļos ir nepieciešams dialogs starp valsti un uzņēmējiem. Tad darba devēja konfederācija vai Tirdzniecības rūpniecības kamera jāsēžās pie viena galda, bet viņš vienlaicīgi saka, bet ir problēma. Nav jau ar ko sēsties pie sarunu galda. Ne Kariņš, ne Levits, ne ekonomikas ministrs, ne finanšu ministrs. Nav neviens, ar kuru viņi gribētu apsēsties pie sarunu galda, jo tas ir bezjēdzīgi, jo viņi neko nesaprot. Un tā ir liela problēma, un tāpēc es teikšu sekojošo. Laikā, kad šī krīze gan saistībā ar augstajiem apkures tarifiem, degvielas cenām, gāzes cenām, visām šīm izmaiņām un arī karu Ukrainā, mums nav citas iespējas kā vien apvienot spēkus politiķiem un uzņēmējiem. Un es domāju, ka Tirdzniecības rūpniecības kamerai un darba devēja konfederācija ir jākļūst par tām organizācijām, kuras reāli ir tie koordinējošie centri, kas mēģina palīdzēt valstī iziet no krīzes, jo ir ļoti daudz sektori, kuros mums ir krīze. Mēs lasām to, ka pārtikas ražošanā ir problēmas, jo izejvielas kļūst ļoti dārgas. Mēs redzam, ka būvniecības izmaksas ir palielinājušās. Katru dienu par to ir jārūpējas. Un es teikšu tā, ka būtu nepieciešams, es nezinu, visdrīzāk, ka to nevar izdarīt līdz vēlēšanām, jo esošā valdība ir tiešām kā nespējnieku valdība un viņi neko nav gatavi izmainīt. Viņi turās viens pie otra. Viņi taču amatos salikuši cilvēkus, kuriem kompetence ir visai apšaubām, bet būtu nepieciešams konkrēti likumā ierakstīt, ka jaunajā valdībā ekonomikas ministru deleģē Tirdzniecības rūpniecības kamera un darba devēja konfederācija. Un ka viņu ministrs, es vēlreiz gribu pateikt, viņu deleģētais ministrs tiek apstiprināts kā valdības ministrs. Un tad mēs zinām, ka šīs cienījamās uzņēmēju organizācijas ir deleģējušas ministru, kura uzdevums ir nodrošināt šo sadarbību starp uzņēmēju darbības sektoru un valdību katru dienu, lai ekonomikas ministrija būtu tiešām pāraudzīta no šo divu organizāciju puses. Nevis kādas partijas viens ministrs, kurš šad tad tiekās ar uzņēmēju organizācijām, bet ka tieši šo divu organizāciju izvirzītais kandidāts ir tas, kurš katru dienu nodrošina šo darbu, jo šodien mums ir nepieciešams strādāt 24/7 režīmā, lai mēs izvilktu valsti no šīs krīzes situācijas, no šiem parādiem, tad, kad ārējais parāds jau pār 18 miljardi ir sasniegts. Tūlīt tās pacelsies procentu maksājumi. Šodien cilvēkiem ir jāsaprot, ka katru dienu Latvija, lai apkalpotu šo ārējo parādu, maksā procentos apmēram 1 miljonu eiro katru dienu. Tas nozīmē, ka gadā
ir 365 dienas, tad mēs samaksājam šo naudu, vienkārši izmetam izkastē, tie ir vienkārši procentu maksājumi. Bet vēl ir tā pamatsumma 18 miljardi. Bet iedomāsimies, ja tagad pasaules, kas saka, institūcijas, Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds, viņi pieņems lēmumu, ka procentu likmes ir jāceļ uz augšu. Rezultātā sanāks, ka mums varbūt katru dienu būs jāmaksā 2 miljoni, lai apkalpotu šo ārējo kredītu. Un tā ir tā nauda, kuru mēs patiesībā varējām izmantot, lai investētu medicīnā, izglītībā, infrastruktūrā, da jebkur. Ja būs šī tā nauda, kuru mēs principā pazaudējam, mēs viņu izmetam tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam uz parādu. Tā kā es domāju, ka jaunajai valdībai pēc nākamajām vēlēšanām vajadzēs tiešām izveidot šādu sadarbības modeli ar Tirdzniecības, Rūpniecības kameru un darba devēju konfederāciju, lai mēs katru dienu strādātu un attīstītu valsts ekonomiku. Un lai šīs organizācijas katru dienu piedalīties gan valdības darbā, tad šis ministrs var iet uz Saimu, tikties ar Saimas frakcijām, ar partijām, ar visiem deputātiem. Tad finālā mēs zinām, ka mēs esam kā vienota komanda. Citādi sanāk tā, ka, kā teica darba devēju konfederācijas vadītājs Andris Bite, nav jau ar ko šodien runāt. Tā kā ir nepieciešama šis jaunais modelis, un es domāju, ka tieši tā kā valsts ir ļoti kritiskā situācijā, tad es tiešām redzētu, ka sadarbība ar šīm organizācijām varētu viennozīmīgi palīdzēt valstī iziet no šīs ekonomiskās krīzes, kurā mēs esam nokļuvuši patreiz.